Jauna vasara, jauns arī 1. septembris un arī jauns Cupra Summit. Jā, mums ir viens automobiļu salidojums, kurš laikam pulcē visvairāk vienas markas entuziastu visā Latvijā. Un tas notiek jau kuro gadu pēc kārtas. Mēs atkal esam sporta kompleksā 333 un šeit ir vismaz 300 dažādi Cupra automobīļi. Un kopā vairāk kā 1000 cilvēku. Nu, te pajautāsim, kas viņus tik ļoti magnetizē šajā spāņu markā. Biežākās atbildes parasti ir dizains, imidžs un, protams, jauda. 300 zirgspēku Formentoram sen vairs nav problēma, un dažiem ir pat vairāk. Man pirmais bija Formentors, jā, VZ, tagad man ir VZ5, bet pagaidām es neko vēl neskatos, jo jauns VZ5 nebūs. Toties Cuprai būs, un faktiski jau ir kas cits. Kad mēs šeit bijām apmēram pirms gada, Cupra pārstāvji mums solīja, ka nākamajā Cupra Summitā viņi noteikti parādīs kādu vēl neredzētu, pilnīgi jaunu Cupra modeli. Un viņi savu solījumu ir turējuši, jo šeit, sporta kompleksā 333, Cupra entuziastiem pirmo reizi tiek izrādīts jaunais elektromobīls Tavascan. Nu tad pajautāsim tirdzniecības vadītājam Mārtiņam, kas tad tas īsti ir par auto? 3, 2, 1, jūsu uzmanībai Cupra Tavascan! Jā, viņa noteikti ir trāpījusi precīzi tajā vietā, kas mums iztrūk. Mums bija Cupra Borns, kas bija mazais pilsētas elektroauto. Bet, tomēr ģimenes ir lielas, ģimenes ir dažādas. Attiecīgi šis jau būs tādai lielākai ģimenei, lielāks auto, ar lielāku komfortu, mīkstāks, patīkamāks. Jaunā Tavascan prezentācija bija tikai viens no spilgtākajiem momentiem neaptveramajā Cupra Summit programmā. Tavascanu es esmu redzējis, Tavascanā es esmu sēdējis, es esmu iedomājies, ka es braucu ar Tavascanu un nevis braucu, bet lidoju kosmosā. Kā ir pa īstam, man ir grūti iedomāties, bet es redzēju, ka Aivars Vasaraudzis ar viņu izbrauca. Un tu zini, ka trases malā stāvot jau tā kā zosāda un spalviņas sacēlās. Primāri jau es domāju, ka skatāmies uz dizainu, jo tāds gana moderns, gaumīgs dizains īstenībā tāds nākotnes mazāk. Dizains ir tiešām izdevies viņiem perfekti, un viņi nav aizmirsuši par savu DNA, kas ir dinamika un tiešām patiesa bauda ar viņu braukt. Jo, konkrēti šīs fonā mums ir VZ versijā 340 zirgi, kas ir elektrozirgi, kas ir dabonami šādi. Gluži tāpat, kā uz burvimājiem no autobrauca cepures tika izvilkti citi Cupra Summit pārsteigumi. Ieva pati vēl nebrauc ar Cupra, taču pasākumu izbauda no visas sirds. Pirmo reizi un ļoti forši ir. Gan diena forša ir saulaina un silta, gan arī ar cilvēkiem satikties. Visi draudzīgi, smaidīgi, ir forši, ir pozitīvi. Cupra Summit šogad notika jau 4. reizi, bet sporta kompleksā 333 2. Ļoti patīk pasākums. Viss pārdomāts, nav mega daudz cilvēku. Ļoti plašs izklaides iespējas gan vecākiem, gan bērniem. Katrs atrod sev, ar ko nodarboties. Kā tev patīk? Ļoti patīk. Pastāsti, kas tev visvairāk patīk? Cukurvats. Jā. Ārprāts, kā var vienu vietu savākt tik daudz vienādas automašīnas? Tas tomēr ir baigais fenomens. Jo Cupra Summit Latvijā ir lielākais Baltijā pilnīgi noteikti un viens no lielākajiem, kādi vispār notiek visā Eiropā un tur, kur Cupra vispār tiek pārdota. Un man ir tādas aizdomas, ka šī aizraušanās turpināsies vēl jau vairāk tāpēc, ka tagad Cuprai beidzot ir parādījušies pirmkārt vismaz 2 jauni modeļi un otrkārt vismaz 2 facelifti modernizācijas. Tā kā, ir uz ko paskatīties. Kā ķirsītis uz tortes, Cupra Summit noslēgumā uzzipsnīja dueta Music uzstāšanās, un tik vērienīga uguņošana, kāda trīniekos sen nebija redzēta. Ja arī jūs vēlaties pievienoties Cupra ciltī, vaicājiet pēc autobravas Krastielā, bet drīzumā arī Ulmaņa gatvē Pārdaugavā.